Mūsu saimniecība Cepelnieki dibināta 92. gadā. Mēs jau sīpolu audzēšanu nodarbojamies sen jau, man liekas, kādi 13 gadi noteikti vai 15. Tagad vienkārši tas, sakarā to, ka tehnika vairāk iegādāt un vieglāk jau ražot vienu produkciju un jau mehanizācija lielāka. No sākuma produkciju mēs realizējām uz tirgus. Ja tagad jau kā iznāk vairākus gadus, mēs viņus realizējam Baltijas dārziņos. Mums vairs nav jābēdājas, ka mums paliksies pārprodukcija un ka nebūs vienkārši, kam pārdot viņu. Mums pat, kad saražojam vairāk sagatavojam produkciju, Baltijas dārzenis atbrauc pakaļ ar savu transportu. Un 20 tonnas viņi saliek mašīnā iekšā un arī pēc tam sapasē, ko nogādā pircējiem. Ar ko arī samaksa garantēta ir mēnešu laikā, viņi atmaksā savu naudiņu. Savus audzētos sīpols audzējam arī paši pārtikā, jo viņi, es domāju, kvalitatīvi noteikti ir. Kvalitatīvāk nekā Polijas preces, piemēram. Sīpols ir vīriešu ēdiens un galvenokārt vitamīnu bagātība ir. Un cepts kartupeļs bez sīpoliem nav cepts kartupeļs.